Sveicināti! Kārtējo reizi esam šķērsojuši mūsu pašu Baltijas jūru un nonākuši Rostokas ostā. Milzīgais prāmis ir noenkurojies, bet mēs atrodamies 9. klājā, un lai no turienes varētu kaut kādā veidā tikt līdz zemē, tiek izmantots pamatīgs nolaizamais traps. Kamēr šī brīnišķīgā ierīce te mūs mēģina nogādāt krastā, es stāstīšu, kas notiek tālāk. Tālāk man kā parasti piemetās topoloģiskais kretīnisms, maršrutu plānotājs neizmantoju, tādēļ maldos labu brīdi pa Rostokas ostu. Līdz pa kādu sānceļu izdodās izbraukt uz Bāņa. Skaidri zināms, ka pa Bānu ar velosipēdu braukt nav labi, bet malā ir varen plata sānjosla un neviens īpaši tev te uzmanību nepievērš, varbūt kāds papīpina. Es sapratu, ka apkārt griezties būs pavisam ļauni un brauc tik uz priekšu. Tālumā jau rēgojās nobrauktu viadukts, bet no šī viadukta nobrauc balts zils strīpots automobīlītis, un no tā izkāp 2 formā stērti pilsoņi, kas slaidi māju, lai es pie viņiem dodos atskaitīties par padarīto. Taču beigās viss beidzās labi, tikai atceraties, kad ar Vācijas policiju jums ir jābūt visiem dokumentiem pilnīgā kārtībā. Tajā skaitā arī velosipēdi, pat pirkšanas un iegādes, kā saka, apliecinājumiem. Laimīgi no manis pat neiekasē 10 eiro par nodarījumu un par izsaukumu. Tikai pavada līdz viaduktam un pamāja roku, un tā, es dodos tālāk. Pirmā diena Vācijā jau tuvojās savai izskaņai, un es sāku meklēt vietas naktsmītnei. Bet pa priekšu vajadzētu tikt ārā no kādas mazpilsētas, un tā pa kādu sānceļu es nonāku ļoti interesantā turisma objektā, kas savā būtībā ir avotiņš. Šeit viss kreisā puse ir pārplūdus, un no zemes plūst skaidrs ūdens, kurš derīgs, protams, arī dzeršanai. Es uzpildu savus krājumus un tomēr dodos tālāk kaut kur meklēt māju vietu. Otrā rītā turpinās ceļš pa Vācijas piekrastu uz austrumiem. Visai līkumots, jo es atkal neizmantoju savu, protams, plānotāju un izbraucu jūras krastā, lai pieturētos pie Eurovelo 10, kā tas sākumā bija jau paredzēts. Šeit izveidot neliela marīna, tālāk ir autostāvvieta un stiepjās brīnišķīgs veloceliņš, kuru malā ir nojumīti galdi un liela schēma. Es, protams, daudz nedomādams dodos pa šo veloceliņu, bet drīz vien man jāgriežās uz iekšzemi attiešā virzienā uz Stralsundi, lai šķērsot pussalu Baltijas jūrā, kuru apbraukt nav ne mazākā prieka. Pēc Stralsundas atkal vairāk kārtīgi mēģina nonākt jūras krastā, taču vienmēr atduros strupceļos, līdz beidzot man tas izdodās pie mazā Hofgranavas ciematiņa. Jūra šeit ir sekla, nopeldēties īsti nevar, bet vienalga ūdens ir un
Tālāk veloceliņš jau izmaina savu raksturu. Tas vairs nav asfaltēta maģistrāla kā līdz šim, bet jauka taciņa cauri mežam. Vācijas piejūras mežs stipri atšķirās no tik pierastajiem priežu siliem. Gronavas peldvietā atgadās vēl kāda interesanta tikšanās. Kamēr es tur bradāju pa jūru un sauļojos, krastā izbrauc ģimene. Meitene uz riteņa ar mazuli ķenguru somā un viņas partneris, acīm redzot arī bērnu tēvs, uz 3 riteņa ar milzīgu kravas kasti priekšā, kurā arī sakrauta visa iedzīve. Tātad hipija gars par 60 gadiem ir saglabājies un nav miris, un šeit ir tam lielisks apliecinājums. Ar puisi mēs nopļāpājam labu brīdi, un viņš man palīdz leju pielādēt Organic Maps. Tas ir igauņu projekts, kas veidots uz OpenStreetMap bāzes, kurā var atrast vissīkākās taciņas, avotus, dažādas interesantas vietas, kas citās kartēs nebūs. Google jau noteikti nebūs atrodams. Tā pa šo jauko meža taciņu mēs lēnām tuvojamies Riemsas mazajai pilsētiņai un tāda paša nosaukuma salai, kura pazīstama visā pasaulē ar to, ka uz tās izvietojies ir viens no vadošajiem mūsu planētas veterinārajiem institūtiem. Šo institūtu 1910. gadā dibināja profesors Friedrichs Loefflers, un tas specializējās tolaik Pomerānijā visai izplatītajā mutes un nagu sērgas apkarošanā, kā arī pētīja cūku mēru izcelsmi. Es atrodu arī naktsmītni turpatās kāpās, starp citu. Šeit vēl viena atšķirība jūras krastam no Latvijas ir tāda, ka jūrā ir daudz meldru. Ietek daudz saldūdens upes un ūdens ir visai salds ar nelielu sāls saturu. Tādēļ meldri te aug griezdamies. Nākamajā dienā ceļš uz austrumiem turpinās. Greifsvaldē tiek padzerta rīta kafija, un mēs lēnām tuvojamies vēl vienam interesantam dabas objektam – nelielajā Volgastas pilsētiņā. Lūk arī minētais objekts. Tas ir tilts paceļamais pār caurteki, kas savieno Baltijas jūru ar tā saucamo Ščecinas lagūnu. Kādreiz likās, ka Ščecina ir liela ostas pilsēta, bet īstenībā tā nav ne īpaši liela, ne arī ostas pilsēta un atrodas dziļi iekšzemē pie iekšējās ūdens krātuves. Tostarp pienākusi arī pēcpusdiena un es sāku meklēt teltsvietu. Drīz vien atrodu to jaukā nopļautā laukā pie ziedoša jasmīna krūma ar skatu uz Veidzirnavām kalna galā. Šeit līdz Polijas robežai ir apmēram 20 kilometri, kurus mēs jums parādīsim nākamajā mūsu sērijā.